Latviešiem hokejs ir ļoti tuvs un mīļš, tādēļ šodien esam ieradušies Ozolniekos, lai pavērotu un piedalītos sieviešu hokeja treniņā. Vispār tas sākās 2,5 gadu atpakaļ, kad es principā noslēdzu sev hokeja karjeru. Un tā doma tāda bija attīstīt hokeju tieši Ozolniekos, Jelgavas novadā. Man Kristīna Hatuļeva uzrunāja. Viņai bija ideja izveidot sieviešu komandu. Viņa man uzrunāja, vai es gribētu būt treneris. Un es tā apdomāju, kas ko kā. Tad, principā, arī pieņēmu to izaicinājumu. Un tas tā pa bišķiņiem arī jau tagad ir aizgājis diezgan nopietni. Arī meitenes jau arī ir izaugušas un attīstās, un jaunās meitenes nāk klāt un grib trenēties un patīk tas hokejs. Man tas sieviešu hokejs arī ir iekritis sirdī, un es redzu diezgan lielu potenciāli gan arī Latvijā īstenībā, un es redzu, kā to vispār varētu arī attīstīt. Tad mums ir diezgan nopietni treniņi, pieejami diezgan tā, ja var pat tā izteikties profesionāli, tomēr tam visam procesam es arī tikai daru, tu dari profesionāli visu. Mums ir 3 reizes nedēļā ledus treniņi, pie katra ledus treniņa mums ir sausais, tad ir vēl viens treniņš, metienu un driblu treniņš. Iedvesmojoties no hokeja spēlētājām, arī es izlēmu pamēģināt piedalīties treniņā. Pamēģināju vairākus vingrinājumus. Jāatzīst, ka nepadavās neviens. Man ceļš sāk ir jāsāp ceļiem. Bet apgriezties ar vienu pravu. 180? Es jau savādāk nemāku. Man reāli kauns ir slidot. Man slīd, es nemāku. Man ar vienu pusi nesanāk. Nē, man nesanāk ar abām pusēm. Man šādi tad sanāk, bet šādi tad nesanāk. Jo es viņām visu izjaukšu, jā. Es nesaprotu, te katrs tāds sajam noteikti mēģi slidinās. Viņi vienkārši kā uz atpakaļ vispār prot slidot. Ok, šī ir pirmā reize, ka es nokritu. Tā. Ok, es piecēlu, es domāju, ka es nepiecelšos. Jā, es domāju, ka ar šo arī treniņš ir noslēdzies. Līdz izlasē laikam tomēr būs vēl jāpatrenējās, bet tās meitenes gan ir maleči. Viņām ļoti labi sanāk un maleči, lai nepadodās. Mīļš, paldies. Tiekamies tur uz zemes, nevis uz ledus. Tur es jūtos drošāk. Oi. Svarīgākais ir cienīt, respektēt treniņu procesu, cienīt sevi un cienīt treneri, un arī cienīt un labas attiecības savā starpā. Tas ir pats, man uzskatu, jebkurā vecumā, jebkurā komandā, sievietes, vīrieši, bērni, vēl kaut kas, man liekas, tas ir pats svarīgākais, tieši tas mikroklimats, lai tev ir tas, tu nāc uz to treniņu, tu kārtīgi trenējies. Un mums tomēr ir, man liekas, kaut kāds tāds unikums, tomēr Latvijā tas hokejs, kaut kā tie fani un tie cilvēki mīl to hokeju un skatās, un tad, lai pašā laikā arī tāpēc ved tos bērnus uz hokeju. Latvijai hokejs, tā ir liela mīlestība. Sižetu veidoja Kārlis Rudolfs Kaktiņš, Kerija Kieksta, Ērika Bukovska, raidījums Kivī.